Turpinām ar Peugeot partneri. Samainījām starteri. Viņam no atslēgas nevarēja iedarbināt jau visu laiku, bet pa taisno varēja. Izveidojām tādu te releju, atvilku vadu no startera, uzlikām, lai var pa taisno iedarbināt, jo saimnieks neko baigi īpaši neiespringa. Bet otrā dienā, lai braucot projām mašīnu, vispār nevarēja negriezinies starteris. No atslēgas pa taisno grieza, bet es nelecu un pazuda barošana uz vadības bloku, uz ABS bloku, man kļūda pa kanu līniju, un vadības bloks nenāk uz sakariem. Sāku veikt visādus mērījumus blokā, un uz vadības bloku un uz ABS pazuda barošana. Pieliekot pat taisnā caur drošinātajiem, bloks atdzīvojās, bet, kanu līnija tāpat kaut kur. Tika pasūtīts cits lietots drošinātāja bloks, precīzi pēc koda, tāda paša komplektācija, cerēsim, ka tur viss būs derēs, bet ņemsim nost veco un griezīšu viņu vaļā, es gribu redzēt, kas tur iekšā ir noticies. Atnāca drošinātāja bloks, Tātad no Leišiem pasūtījām pēc kodiem. Ir tāds pats, komplektācijas derēs, speciāli sūtīju ar štekeriem un tā tālāk, lai man nodrida tālākais. Ko tagad atklāsmes brīdis, stādām visu augšā un skatāmies, kas tur notiksies. Te pašā laikā miera jau nebija. Biju atgriezis vaļā šo te bloku, vizuāli apskatoties, kā nekā pirmajā skatījumā nekā nebija. Relei tur kaut kas pakusis, bet lūk, mums ir elektroniski kaut kas ir dedzis. Tā, asumā mēs varam dabūt, nevaram dabūt. Tātad šeit redzam, ka mums ir uzspraugusi viena detaļa. Tas jau varētu būt jau kaut kāds rādījums. Cik paskatījos, tad krievi šos te relējus te cīna ārā un maina, sūta no Ķīnas jaunus. Viņi te ir starteris, barošanas bloki, ABS barošanas, viss barošanas relēji. Kad deg viņi laukā kontakti izdodas. Nezinu, bloks vidēji maksā lietos no 80 līdz 250 eiro. Es nezinu, es pa 100 eiro gribētu šo te visu lodēt vaļā. Lodēt vēl būtu mazākā bēda, bet te viss ir ieliets diezgan tādā kompondā, līmē iekšā, to kasīt visu ārā, tos relējus. Plus relēji, nezinu, varbūt ja pašam savai mašīnai būtu ar garantiju, ja gribētu, tad varbūt tos relējus mainītu, bet, nezinu. Jāpadomās priekšdienā, jāapstāst, cik maksā aļi kā jauni relēji, bet, katrā ziņā, lai to visu samainītu, nezinu, ir mums diezgan šrotos pieejamas daudz detaļas. Vienīgi kādā stāvoklī te viņš būs, cik ilgi kalposim. Vienreiz atklāsmes brīdis būs. Tā, donora bloks mums ir vietā, pieskrūvēts viss kārtībā, relēju mēs atvienojām manī, tad, pārmetam krustus un skatāmies, kas mums notiksies. Tā, es ceru, ka viņš nebūs kaut ko mums vēl tur nosvilinājis. Tā, slēdzam aizdedzi, tā, check engines iedegās, akumulātors iedegās, stopi nodzisā, un yes! Ir! Un no atslēgas! Remonts izdevies!